Mīļie draugi, sveiciens visiem tiem, kas pievienojās šeit tiešraidei. Un vēl jau vairāk sveiciens visiem tiem, kas skatīsies šo mūsu sarunu vēlāk ierakstā. Ir pilnmēnesis laiks, druscītiņi biedējoši, bet ceru, ka mūsu sarunai tas nāks tikai par labu. Nenoies nekas greizi, ja nu gadījumā kaut kas ir ne tā, tad pārstartējamies, restartējamies un nākam atkal atpakaļ, bet es ceru, ka nekas tam līdzīgs nenotiks un tā tik tāda mājiņticība. Bet mēnesis aiz loga fantastisks, vai ne? Šodienas saruna ir veltīta attiecību tēmai. Ja sarunas laikā jums rodās kaut kādi jautājumi, droši rakstiet čatā, rakstiet jautājumu sadaļā. Es centīšos sekot līdzi iespēju robežās, bet tā kā jūs jau esat iesūtījuši savus jautājumus, tad pamatā tā doma man šodien ir atbildēt uz jau iesūtītajiem jautājumiem. Viņi ir ārkārtīgi interesanti un vērtīgi, tā es teiktu. Domāju, ka var gadīties, ka es runāšu gari, tā man sanāk. Bet, ja nu gadījumā gribās uzjautāt kaut ko tādu, kas iedarās šajā šodienas tēmā, tad droši jautājiet. Ja nesanāks un nepaspēsiet, tad vai nu mēs turpināsim tās sarunas kādā citā dienā, vai arī nāciet uz klātienes konsultāciju. Un tur mēs visu izrunāsim tā, kur man šite palika mani teksti runājamie. Labi, sāksim ar iesūtītajiem jautājumiem, un viņi ir visādi gan ļoti tādi specifiski un par konkrētajiem sociotipiem, gan arī tādi vispārīgi, kas varētu interesēt visus un jebkuru, pat arī tos, kas nezina socioniku. Jā, atcerējos, starp citu, varbūt tie, kas šeit ir pirmo reizi un neko nav dzirdējuši ne par socioniku, ne par mani. Es esmu Evija Čeprova, jūsu socionikas konsultanti un pasniedzēja jau vairāk kā 10 gadus. Mana ikdiena šobrīd paiet konsultējot jūs dažādos attiecību un karjeras jautājumos. Pa starpu es pamanos sadarboties arī ar uzņēmumiem un palīdzēt viņiem novērtēt gan esošo kolektīvu, gan atrast jaunus darbiniekus, tāpat arī jauniešiem palīdzēt karjeras izvēlē un dažkārt būt arī šeit, lai izstāstītu jums kaut kādas vērtīgas lietas, kuras es atklāju, saprotu un secinu mana darba gaitā, tātad konsultāciju laikā, saprotot, ieraugot dažādas likumsakarības un tendences dažādu cilvēku dzīvēs. Nu labi, tad aiziet ar jautājumiem. Es tagad domāju, kādā secībā man viņus lasīt, bet laikam jau lasīšu tā, kā viņi arī ir ienākuši manā pastā. Labi, tad pirmais jautājums ir tāds. Vīrietis ir vairāku gadu attiecībās, precēties nevēlas, saka, ka ir ļoti apmierināts ar attiecībām, bet meklē un ir sānsoļi. Kā to skaidrot no esošo attiecību viedokļa? Šeit uzreiz atvainojos par manu leksiku, bet man liekas, ka kā to skaidrot no esošo attiecību viedokļa, ir baigi sūdīgi. Jo kas gan labs šajā stāstā un situācijā būtu ieraugāms, ja nu vienīgi uz to mēs varam paskatīties no kaut kāda kristīgi morālā viedokļa, kas mums teiks, ja reiz apprecējies, tad dzīvo, ja reiz uzsāki attiecības, tad nedrīkst partnerus mainīt kā zeķes, bet kopumā šis stāsts, protams, ir saistīts ar pašas sievietes domām par sevi, jeb viņas pašvērtējumu, un to, ka viņai šķiet, ka šeit vēl ir kaut kas jautājams.
šajā lietā. Es uzreiz teikšu, ka es neesmu tas cilvēks, kurš ir kategorisks tādās situācijās, kad krāpj tā, tad viss ir vienkārši katastrofāli un tur vienkārši nav atpakaļceļa. Es to jau esmu kādreiz teikusi arī citās mūsu sarunās, ka gadīties var katram. Es to neapsveicu, neveicinu un neatbalstu, bet pieņemu, ka var gadīties, un tad, ja gadās, tad man šķiet, ka katram cilvēkam ar šo savu veikumu tad arī pašam ir jādzīvo. Tas nav jāuzveļ otram, nav jātaisno sava sirdsapziņa, izstāstot, tā kā atdodot tam otram to lemšanu viņa rokās. Ja? Es sastrādāju nepatīkamu lietu, tagad izlem, ko ar mani darīt. Piedot, turpināt mīlēt, patriekt vai vēl kaut kādas lietas. Bet šajā vēstulē tā tad ir jau skaidri izklāstīts, ka vīrietis meklē un ir sāncoļi, nevis viens bijis kaut kādā tur darba ballītē vai vēl kaut kur, bet viņi ir un viņi ir daudz. Un man liekas, ka tas ir traki, jo, kāpēc tas ir traki? Tāpēc, ka neviens neko nemeklē un nekādus sānsoļus neveic tad, kad ir labi. Ja attiecībās ir labi, tad cilvēki pie manis nenāk, neuzdod kaut kādus jautājumus, viņi nemeklē atbildes un viņi neprasa padomu. Viņiem vienkārši ir attiecībās labi, viņi dzīvo, bauda un dara kaut kādas citas lietas. Tad, kad attiecībās nav labi, tad cilvēki meklē atbildes uz saviem jautājumiem un īsti nav pārliecināti par to, vai viņi redz un saprot kaut kādas lietas pareizi. Jā, tātad primāri, ja mēs skatāmies vienkārši no socionikas skatu punktu, ja mēs runājam par tipu sadarību vai nesadarību, tad tas, ka cilvēks kaut ko meklē un spēr konkrētus soļus ārpus attiecībām, tas nozīmē, ka viņš šajās esošajās attiecībās, kas viņam skaitās nosacītā bāzes vieta, viņš tur nejūtas laimīgs, viņam ir slikti. Viņš nesaprot, kāpēc slikti, jo droši vien, ka ir viss kārtībā ar kaut kādām tādām vienkārši noformulējumām lietām. Ir jumts virs galvas, ir ēdiens, ir gulta, droši vien tajā gultā ir kaut kādas attiecības, gan jau, ka ir kopīgi draugi, izbraukumi, pasākumi, varbūt pat nākotnes plāni, bet tā iekšējā sajūta viņai joprojām ir un paliek draņķīga. Un kamēr cilvēki nezin par to, ka mēs attiecības nevaram izveidot ar jebkuru cilvēku, kas varbūt liekas pūslīdz, jēdzīgs un derīgs savstarpējām attiecībām, vai arī tu esi izfantazējis, ka šeit kaut kas varētu sanākt, tad arī ir ļoti lielas, pamatīgas un ilgas tās ciešanas, ko tu attiecībā uz sevi pieļauj. Bet, ja pieņemsim ja es saprotu, ka tā ir sieviete, ja jautātāja saprastu, ka viņa ir kopā ar cilvēku, kas viņai ir kādus 5 izmērus par mazu, līdzīgi kā kurpe, kas ir 5 izmērus par mazu, tad viņai būtu daudz vieglāk un vienkāršāk saprast šo situāciju un vienkārši paņemt kādu sūdainu mietrokā un patriekt to vīrieti. Ne jau tāpēc, ka viņš ir savā ziņā tā kā nekrietns pret viņu, bet tāpēc, ka viņa saprastu, ka tas nav tā vērts, ja, ka viņai nevajag šeit neko gaidīt un neko paciest. Lūk, tā kā socionika vienkārši nosauc vārdā to, kas notiek un pasaka, ka nekas labāks uz priekšu arī nav sagaidāms. Kaut kā tā. Tas bija pirmais jautājums par attiecībām, kurās ir slikti. Jā, atgādināšu, ka ja jums gadījumā rodās kaut kādi jautājumi, tad droši rakstiet, jautājiet
papildiniet, vai varbūt arī padalieties savā pieredzes stāstā. Gribētos jau dzirdēt tādus labus pieredzes stāstus, kur kādam kas ir sanācis. Labi, laižam tālāk uz nākamo jautājumu, kas manī personīgi izsauca ļoti vētrainas emocijas, tāpēc, ka, labi, stāstīšu par visu pēc kārtas. Tātad jautājums ir šāds. Vai narcisiem un cilvēkiem ar šāda veida pazīmēm ir kāds tipiskākais socionikas tips, vai narcisiem vispār tādu var noteikt? Šo apzīmējumu narcis es dzirdu diezgan bieži. Es to dzirdu konsultācijās, kad kāds nāk sūdzēties par savu otru pusi, vai arī nevar izlemt, palikt kopā, šķirties, ko darīt ar esošajām attiecībām un visas tam līdzīgās lietas un nelaimes. Un man šis apzīmējums vai vērtējums cilvēkam, viņš ir narciss, man tas vienmēr liek sarauties. Pirmām kārtām tāpēc, ka tā ir diagnoze. Es esmu vienmēr tā to uzskatījusi, un šodien, gatavojoties arī mūsu sarunai, es iegāju slimību klasifikatorā, un tur tik tiešām šīs te narcistiskās, tūlīt pateikšu, kā tas saucās, narcistiska personība ir slimību klasifikatorā sadaļā F60.8 zem sadaļas citi precizēti personības traucējumi. Un tagad mēģināsim tā kā loģiski uzbūvēt to stāstu, vismaz tā, kā es to redzu, un varbūt arī jums kādam palīdzēs tas uz šo situāciju kaut kā citādāk paraudzīties. Tātad, ja reiz tā ir klasificēta kā saslimšana, jā, vai kaut kāda tur, kā tas bija, personības traucējums. Tas nozīmē to, ka, tā ir tā kā diagnoze, un to var uzstādīt noteikts speciālists, kas ir, labi, pareizi un saprātīgi. Un savukārt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šī te narcistiskā vai jebkāda cita personība, kas arī šeit ietilps šajā klasifikatorā, tās ir kaut kādas tādas cilvēka izpausmes, kuras vienādi redz pilnīgi visi cilvēki, kuri uz šo konkrēto personu vai personību skatās. Tātad, lai pie kura ārsta tu aizietu, viņš tev pateiks, ka tu esi slims ar gripu, piemēram, jo ir noteikts kaut kāds pazīmju un uzskaitījumu kopums, kāpēc tas tā ir. Protams, kā ar tādām mentālām lietām, tas ir grūtāk, tāpēc, ka nav nekādas tādas asins analīzes, ko var uztaisīt, lai noskaidrotu, ir cilvēks narcistisks vai nē, bet kas ir tāda būtiska lieta, kas ir teikts, teiksim, šajā ziņā, ka visbiežāk traucējumi manifestējas jau bērnībā vai pusauģa vecumā un turpinās pieaugušam cilvēkam. Tas nozīmē to, ka savā ziņā, ja cilvēks tik tiešām ir narciss, tad to tev vajadzēja redzēt, un visiem tev tas bija jānāk un jāsaka jau tad, kad tu ar šo cilvēku iepazinies. Bet kur ir tā problēma? Problēma ir tajā, ka cilvēks pēdiņās par narcisu paliek tavās acīs, tikai un vienīgi tavās acīs. Un tas ir nevis par to cilvēku, bet tas ir par jūsu savstarpējām attiecībām. Tā tu izjūti šīs savstarpējās attiecības, tā tu viņās jūties, un lai nejustos slikti ar šo visu, tu uzstādi tam otram cilvēkam diagnozi. Un tev no tā paliek vieglāk, jo
Tātad es neesmu vainīga par to, ka es tā jūtos šajās attiecībās. Principā arī viņš nav vainīgs, tāpēc, ka viņš ir slims. Un, ko tad ar to visu iesākt? Varbūt, ka tā var, bet man tā kā kopumā vērtējot to visu, liekas, ka tas īsti pareizi nav. Ne jau tāpēc, ka kāds no sevis noņemtu vainu ar to, bet... tāpēc, ka tas, man liekas, vienkārši nav godīgi attiecībā pret to otru cilvēku. Kāpēc, lai tu viņu apsauktu kaut kādā tādā vārdā, it īpaši, ja viņš tāds nav attiecībās ar saviem kolēģiem, vai attiecībās ar savu mammu, vai ar klases biedriem, vai ar bērniem, vai vispār ar jebkuru cilvēku. Un tātad, ja viņš tāds ir tikai tavās acīs, tad visticamāk viņš arī nav nekāds narcis, bet tev patīk šādi to interpretēt. Bet ar to šī tēma vēl nebeidzās. Ir otrs aspekts. Es, balstoties atkal jau uz šo jautājumu, metos meklēt vēl citu informāciju. Un, godīgi sakot, jāsaka, ka forši, ka tā, jo varbūt arī kādam no jums tas būs interesanti, es tūlīt padalīšos, ko es atradu. Mājas lapā ārsts.lv atradu rakstu, kura autors ir Gunārs Trimda. Es nezinu, viņš droši vien ir kāds ārsts vai tiešām nezinu, tik tāls vēl netiku, lai pētītu, bet viņam ir tāds raksts narcisisms. Un tur ir baigi interesantas lietas aprakstītas par to, kur vispār ir radies šis termins, kā viņš ir attīstījies un ko pēc savas būtības šīs te idejas autori ir gribējuši ar vārdu narcis vai narcisisms paust vai apzīmēt. Un tad, godīgi sakot, šeit atkal sanāk tādas divas pārsteidzošas lietas un situācijas, ko es jums arī varētu izstāstīt, ja jums tas gadījumā ir interesanti. Un viens no tiem virzieniem tur ir tāds, ka Freids postulēja, ka libido tātad ir tāda seksuāla tieksme vai mīlestība, tā vēl to var nosaukt. Libido var vērst pret sevi vai pret apkārtējiem. Tātad Freids uzskatīja, ka narcisms ir starpstadija starp autoerotismu, tātad vai nu es mīlu pats sevi, vai nu es mīlu ārpasauli. Un bērns tad iemīlas sevī. To sauc par primāro narcismu. Tā bērns var iepazīt pats sevi. Bet, ja mēs atkal paņemam klāt socioniku, kas savā būtībā arī ir radusies balstoties uz Freida atziņām, tad narcisisms sanāk, ka tas ir kaut kas starp intraversiju un ekstraversiju. Tas ir kaut kas tāds, ko mēdz saukt arī par ambivertu personību. Tātad cilvēks, kurš i uz vienu, i uz otru pusi ir orientēts. Un vēl viens variants šeit ir tāds sekundārais narcisisms nozīmē pieauguša cilvēka seksualitātes vēršanu pašam pret sevi. Vai nav interesanti? Tā kā man šķiet, ka ļoti bieži ir vērts iedziļināties kaut kādos jautājumos un neskatīties uz tiem tik virspusēji, kā to ir sadzīvē pieņemts uzskatīt. Un jā, mums patīk dažkārt mētāties ar šādiem apzīmējumiem, un narcisisma piedēvēšana savam nesadarīgajam partnerim ir ārkārtīgi bieža lieta, bet... Jā, ja mēs zinām socioniku, tad šīs krāšņās diagnozes patiesībā ir vienkārši raksturojums tam, ka jūs savstarpēji esat
nesaderībā, nesaskaņā. Tātad tas īstais iemesls ir nevis kāda otra cilvēka saslimšana, kas arī, protams, var būt, bet noteikti, ka tas būs ļoti reti, ārkārtīgi retos gadījumos. Bet pamatā tam ir tas, kad ir satikušies cilvēki, kam nevajadzēja satikties. Tas arī viss. Lūk, un iedzeram. Un ir vēl trešais aspekts, par ko es arī noteikti ar jums gribu runāt, šī te paša narcisma sakarā, un arī saistībā ar to, ko es izlasīju. Tajā pašā slimību klasifikatorā par narcismu ir rakstīts tā. Visbiežāk sastopamais tips pastāvīgi rīkojas tā, lai atrastos uzmanības centrā. Viņš ir skaļš, dominējošs un augstprātīgs. Lai sasniegtu kāroto mērķi, viņš nemitīgi jūtas spiests runāt par sevi un uzsvērt savus sasniegumus. Turklāt viņa stāsti nereti ir pilni izskaistinājumiem un pārspīlējumiem. Lai iespaidotu klausītājus, viņš papildina stāstīto ar paša izdomātām detaļām, tādējādi veidojot idealizētu versiju par savu dzīvi. Gūstot apkārtējo atzinību, narciss mazina neizturamās bailes, ka viņš nav gana labs un vērtīgs. Tie, kas ir bijuši pie manis socionikas kursos, vai arī tie, kas ir klausījušies tiešsaistes nodarbības, tie noteikti būs kaut ko līdzīgu dzirdējuši stāstos par introvertētiem un ekstravertētiem cilvēkiem. Un savā ziņā tas, ko es jums tikko nolasīju, ir ļoti līdzīgi ekstraversijas aprakstam. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vienkārši viena daļa sabiedrības tiek pārprasta tikai tāpēc, ka viņi ir mazākumā, tikai tāpēc, ka viņi rīkojās citādāk, un tie pārējie viņus nesaprot un nepieņem. Un redziet, cik viegli ir iekļūt slimo sarakstā, tad, ja tu nezini, ka dažkārt cilvēka izpausmes, kuras atšķirās no tavējām, ir pavisam normālas un viņām ir jābūt, bet tikai tā iemesla dēļ, ka mēs ar kaut ko sastopamies reti, ka tikai tāpēc, ka mēs to nepazīstam, mēs to ieskaitam tajā nenormālajā, tajā nepareizajā. Un es jums tagad atklāšu milzīgu noslēpumu un manu atklājumu un secinājumu, ka kopumā man šķiet, tas ir mans pieņēmums tāds. Un es pieļauju, ka jūs aizdomājoties man piekritīsiet. Lielākā daļa cilvēku, vismaz šeit Latvijā, noteikti ir introvertēti cilvēki. Tādi, kas ir ciešākā saiknē katrs pats ar sevi, ar savām sajūtām, ar saviem pārdzīvojumiem. Tie ir tādi cilvēki, kam vairāk interesē viņš pats, viņa iekšējā pasaule, viņa pārdzīvojumi. Un tad, kad tavā dzīves ceļā kaut kur gadās kāds, kurš, kā ir teikts šeit, pastāvīgi rīkojas tā, lai atrastos uzmanības centrā, skaidrs, ka liekas, ka tas nav normāli. Ka tas nav normāli, tas nav pareizi, ka šādu cilvēku vajag nolikt pie vietas un ieraut tajā man pieņemamajā introversijā, ka tas ir labi un pareizi un ka tikai tas ir normāli. Un tāpēc arī atgriežoties pie jautājuma, vai narcisiem var noteikt tipu,
cilvēkam var noteikt tipu un var saprast, ka mēs viņam esam piedēvējuši narcistiskas izpausmes. Un tā tad, vai ir kāds tipiskākais sociotips, ko mēs varam uzskatīt par narcisu? Tā tad no šī visa mana garā stāsta mēs varam secināt, ka pārpratuma pēc mēs par narcisiem var gadīties, ka uzskatām ekstravertētus cilvēkus. Tikai tāpēc, ka viņu sabiedrībā ir mazāk, viņi izceļās, viņi piesaista uzmanību, viņi vienlaikus gan vilina, gan biedē, bet arī šajā gadījumā, pieņemsim, nezinot socioniku, mēs viņam piekarinam šo birku, narcis vai kaut kādos citos gadījumos uzmanības deficīta sindroms un vēl kaut kādas tur modernās saslimšanas, kas droši vien kādos gadījumos tā arī ir. Noteikti, ja reiz slimību klasifikatorā tas ir minēts, tad ir kāds arī ar tādu saslimšanu. Bet ko tad, ja izrādās, ka tie vienkārši ir normāli cilvēki, tikai ar atšķirīgu sociotipu? Ko tad? Labi, jūs neko atkal nekomentējat, neuzdodat jautājumus, tas nozīmē, vai nu jums ļoti interesē, vai nu jūs mazgājat trauks un mizojat kartupeļus. Kaut kādas tādas lietas. Labi, skatāmies tālāk, kas tad mums vēl ir par tādiem jautājumiem. Tātad nākamais jautājums ir tāds. Labvakar, sakiet lūdzu, ja esmu uztaisījusi testu, zinu tagad savu sociotipu un kādu vīrieti man vajadzētu, taču kur tad tādu satikt dzīvē? Vai jūs veidojat kādu iepazīšanās vakaru? Jā. Jautājums vietā. Sākšu no otra gala. Vai tad es rīkoju kādus iepazīšanās vakarus? Nē, es nerīkoju. Vairāku iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tāpēc, ka kā jebkur un vienmēr arī pie manis meiteņu, dāmu, sieviešu ir vairāk. Līdz ar to, ja es sarīkošu tādu iepazīšanās vakaru, tad tie nabaga 4 vai 6 vīrieši tiks vienkārši saplosīti gabalos. Un to man nevajag. Nākamais iemesls ir tāds, ka es piedāvāju citus iepazīšanās rīkus cilvēkiem vai arī, pareizāk sakot, iepazīšanās palīgierīces. Tie, kas atnāk pie manis uz konsultāciju, tie nokļūst pēc tam mūsu slēgtajā Telegram čatā, 2 tipi satiekās, kur ir izveidota tāda kā treniņu nometne, dažādu atšķirīgu sociotipu iepazīšanai, lai jums pēc tam būtu vieglāk iet tur, kur jūs parasti ejat iepazīties un atpazīt tos sev saderīgos sociotipus. Tātad, ja tu zini to savu tipu, ja tu zini, kas tev ir vajadzīgs, tad būtu labi saprast, kāds tad ir tas tavs saderīgais sociotips, kā viņš runā, kā viņš izskatās, kā viņš domā, kas ir viņa vērtības, kas viņam patīk, un tieši to tad arī var iegūt šajā te slēgtajā grupiņā. Jā, draudzējoties, komunicējot un tā kā iegūstot tādus tā kā sociotipu šablonus. Bet atgriežoties pie paša svarīgākā jautājuma par to sociotipa noteikšanu, tātad jautātāja saka, ka viņa tagad zina savu sociotipu, jo ir izpildījusi testu. Šitas ir baigi slīdenais jautājums. Es, protams, apzinos un saprotu, ka es pati jums esmu piedāvājusi šo testu tipa noteikšanai savā mājaslapā,
Bet pieredze rāda, ka lielākā daļa cilvēku šo sociotipu ar testa palīdzību noskaidro nepareizi. Un ne jau tāpēc, ka man tas būtu izdevīgi, tieši otrādāk, ja es to kaut kā varētu automatizēt, tad būtu daudz vieglāk maksimāli daudz cilvēkus padarīt priecīgus un laimīgus. Bet ar jebkura testa palīdzību mēs varam noskaidrot savas prasmes. Un bieži vien prasmes neatbilst tam, kāds tu esi patiesībā. Jo mēs mēdzam iekļūt nepareizajās profesijās, nepareizajās attiecībās, un tad ar testa palīdzību tas rezultāts sanāk tā, ka pilnīgi pretējs visos iespējamos virzienos, un ja ir tā, tad tu nevari arī dabūt to pareizo rekomendāciju par to, kāds tad tev tas cilvēks, tas tips pretī ir vajadzīgs. Lūk, tā kā tur ir tā problēma, un tāpēc, ja gribās tā panopietnam, tad sakožam zobus un ir uz to konsultāciju jāatnāk. Labā ziņa ir tā, ka sociotipa noteikšanas konsultācija un jebkas, kas pie manis notiek, principā tā ir viena tikšanās reize. Tas nav tā, kā iet psihoterapijā, piemēram, vai ka jūs ejat pie psihologa, kur jums ir regulāras vizītes, un tad jūs risināt kaut kādu savu jautājumu. Šeit tas ceļš ir salīdzinoši viegls un vienkāršs. Jā, viena konsultācija, kurā mēs izrunājam bāzes lietas, un tad jau ir visi palīdzošie instrumenti, kā piemēram jau pieminētā grupa, kurā mēs draudzējamies un viens otru atbalstam. Jo jebkurā gadījumā katrs no mums pats ir savas laimes kalējs. Es apzinos un saprotu to, cik ļoti jums gribētos šādu te ekskluzīvu iespēju satikt jau notipotu cilvēku ar nosacītu garantiju, ka šeit diezgan ticami var izdoties, tad šobrīd tas nav reāli. Tieši tā iemesla dēļ, ka neskatoties uz tipiem un neskatoties uz sadarību, mēs tāpat esam cilvēki ar savām patikšanām, simpātijām, interesēm, vecumiem, statusiem un visām pārējām lietām. Jo nepietiek ar to, ka, teiksim, manā datubāzē ir viens vīrietis Napoleons un viena sieviete Balzaks, kas ir sadarīgi savā starpā. Viņi kā cilvēki var nepatikt viens otram. Viņi var, precīzāk sakot, nevis kā cilvēki, bet kā vīrietis un sieviete, viņi var viens otram neiepatikties. Un šis stāsts par tādiem jēdzīgiem iepazīšanās vakariem varētu būt iespējams un spēkā tikai tad, ja tie būtu tūkstoši, kas regulāri būtu kaut kur manā tuvumā, bet tā tas nav. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi, tāpēc, ka ziniet, kā, mīļie draugi, vērtība ir tam, ko tu pats esi noķēris un nomedījis, nevis to, ko tev atnes uz zelta paplātītas priekšā un noliek un saka, re, kur ir tavs sadarīgais, ņem, mēģini, jums vajadzētu izdoties. Un tad ir visādi, ai, nē, par resnu, par tievu, mati par īsu, tur naudas par mazu, un kas tik vēl visādas nelaimes nesākās. Tāpēc paši, visi lieli, prātīgi, gudri. Un tad tas ir arī vērtīgāk un garšīgāk. Tā es paskatīšos tagad jautājumus, ko jūs iesūtījāt. Tā. Ja ir bijusi doma vairākas reizes aiziet no attiecībām, vai tas arī nozīmē, ka nesadar? Es teikšu godīgi, es minēšu arī savu personīgo piemēru. Mēs šobrīd ar vīru esam attiecībās jau gandrīz 16 gadus. Un tas mūsu attiecību sākums, neskatoties uz sadarību, ir bijis diezgan karstasinīgs, tā es kaut kā teiktu, un kaut kādos strīda karstumos, it īpaši ņemot vērā manu sociotipu, kam ļoti patīk bēgt, es esmu bēgusi ar domu, ka, ak,
tā, nu tad es aizeju. Bet tā nekad nav bijusi noturīga sajūta. Ar to es gribu teikt, ka šāda ķecerīga doma var rasties absolūti katram, jebkurās attiecībās, tad, kad gadās kaut kāda krīze vai krīzīte. Bet, ja tevī noturīgi ir tā sajūta, ka tas varbūt nav tā kā strīda karstumā un emocijās, bet ka tā vairāk ir tāda apziņa, ka tu jau saproti, ka nekas nebūs, ka tevī ir noturīgas skumjas vai noturīgas bēdas vai noturīga tāda bezcerības sajūta, ka tu neredzi izaugsmi attiecībās, ka tu neredzi, ka jūs vienlīdz ejat uz vienu mērķi, ka jūs abi gribat kaut ko vienu. Un vispār, ja tu reāli jūties vientuļa attiecībās, ja tu nejūti, ka tavs vīrs, vīrietis ir tas cilvēks, kuru tu uzskati par pašu tuvāko savā dzīvē, nevis juridiski, bet tā ar sirdi. Tad ir tā, kā tu saki. Tad tā tas ir, jā. Tā jautājums slēgtajā grupiņā var arī nedraudzēties un droši izkasīties ar visiem nedraudzīgajiem tipiem. Jā, redz, te jau Sintija rakstīja, kad jā var, un ne tikai jā var, bet īstenībā tā tur arī notiek. Par laimi mums visiem ir attaisnojums, jā, mēs varam teikt, par ko jūs brīnaties? Mēs esam nesadarīgi. Tas ir normāli, ka mēs kasamies. Bet es šo arī norakstu uz to treniņu nometni mūsējo, jo ir tādi tipi, ir tādi sociotipi, kuriem ir bail strīdēties, kuri izvairās strīdēties, kuri paniski baidās no strīdēšanās, un tāpēc viņiem ir labi šādā vietā arī pabūt vismaz klāt, zinot, kas tur ir par īstajiem iemesliem, jo kaut kādā mērā šādi var uztrenēt to savu baili no tās kasīšanās. Ja? Tā kā arī šajā ziņā tas ir labi, un man šķiet, es pati ļoti aktīvi šajā grupā neiesaistos, es dodu vārdu visiem grupas dalībniekiem, kas grib runāt, bet tas, ko es no malas redzu, ir varbūt ne tik daudz kasīšanās vai strīdēšanās savā starpā, bet tās ļoti atšķirīgās vērtības un tie atšķirīgie redzējumi. Un tur pat nav jāplēšās vai jāstrīdās, lai to ieraudzītu, bet vienkārši runājot par kaut kādām lietām, pieejām un situācijām, tas ļoti labi nolasās. Tā, Evija, tu visu laiku stāsti par saderīgajām attiecībām duālās aktivācijas, bet vai nav arī citas saderīgas attiecības? Cik labs jautājums. Tātad, vai ir arī kādas citas saderīgas attiecības bez duālajām un aktivācijas? Patiesību sakot, tā tīri socioniski, teorētiski pie saderīgajām attiecībām skaitās vēl dažas, bet kāpēc es tik daudz runāju tieši par duālajām un aktivācijas attiecībām? Tāpēc, ka tā ir bāze, no kuras veidojas visas pārējās savstarpējās attiecības. Kāpēc ir jāzina par duālajām un aktivācijas attiecībām? Tāpēc, lai tu apzinātos un saprastu, kas notiek tad, kad tu esi nākamajās attiecībās, piemēram, pusduālajās attiecībās, vai mirāžas attiecībās, vai darba attiecībās, kas pietrūks vai kas nebūs šajā partnerībā, ko kā maksimumu tev tā daba ir paredzējusi. Tā kā, šis ir arī tāds būtisks moments, kāpēc es par to tik daudz runāju, jo tā ir tā bāze un izējas punkts.
Ļoti svarīgi pie savstarpējām attiecībām ir apzināties, kādā vecumā tu šīs attiecības veido un ar kādu nolūku, jo šīs te socioniski vissadarīgākās, jeb duālās attiecības ir ideālas jauniem cilvēkiem, kas veido ģimeni ar vēlmi radīt bērnus un vīt ģimenes ligzdiņu. Bet es esmu pārliecināta, ka šeit tie, kas mēs šeit esam, runājam un gribam tās atbildes iegūt, mēs jau visi esam kaut kādā mērā pieredzējuši un katrs ar kaut kādu savu 3., 5. vai 7. piegājienu attiecību veidošanā, un līdz ar to arī ņemot vērā mūsu vecumu, dzīves pieredzi un turpmāko vēlmi vai perspektīvu pēc savstarpējām attiecībām, tur arī var veidoties citi scenāriji, kas arī var būt brīnišķīgi. Bet tā kā socionika ir gana komplicēta un nevar iedot kaut kādu vienu konkrētu risinājumu, visi vīrieši domā tā un visas sievietes rīkojas šādi, tad tomēr katrs gadījums ir jāizskata individuāli. Un atcerieties, ka tātad pavisam kopā mums ir 16 sociotipi un var veidoties 256 dažādas attiecību kombinācijas dažādiem sociotipiem. Un kur nu vēl tas nāk klāt, ka ir kaut kāds tavs personīgais attiecību stāsts, tava dzīves pieredze, tavs vecums, tavs un partnera bērnu skaits un miljons lietas, ja? Veselības stāvoklis, viss iespējamais. Tāpēc arī par tiem nākamajiem attiecību veidiem runāt ir grūtāk jau. Bet es atcerējos, ka par šīm tēmām es stāstu lielajā socionikas kursā, kurā ir 32 online nodarbības, un kam tas ir interesanti, šonedēļ tātad ir 30% atlaide šiem te online kursiem, un tur es stāstu par citiem attiecību veidiem, kā viņi izpaužās un ar ko tur ir jārēķinās. Bet īsi runājot, ir superīgas attiecības, pieņemsim, ja jūs esat, tur kaut kādā jau 70 gadu vecumā, piemēram, un ja tu meklē partneri, ar ko kopā iet uz teātri vai pastaigās vai kaut kur, tur nav obligāti meklēt tieši duālo, tur tu vari meklēt tādu pašu tipu kā tu, un ir ļoti ticami, ka tādu tu arī atradīsi, jo tu viņu vislabāk atpazīsi. Noteikti labi draudzībai un tādiem, sarunu vakariem tāpatām ir, tur man liekas, ka tās ir mīrāžas attiecības. Es vienkārši visas no galvas nepārzinu, nav arī nekādas vajadzības. Lūk, un atkarīgs kādi tipi to partnerību veido, vai tur ir sensorie tipi, vai tur ir divi intuīti kopā, visādi var būt, tā kā Sintiņa ņemot vērā to, cik ir daudz kombināciju, baigi grūti par visu izrunāt, jo vienmēr ir kāds, kurš nezin vispār neko, un tāpēc vienmēr jāsāk no abeces. Tā, labi, šķiru atpakaļ, kas te vēl bija par jautājumiem, tā. Grupiņa ir ļoti forša, brīžiem skatos un klausos kā seriāli, tik daudz dažādu cilvēku un reakciju. Jā, tas fakts. Tā, jautājums. Šitais ļoti labs jautājums, paldies. Tātad, pēc kura randiņa dažādu kvadru sociotipiem ir pirmais seks ar lomu spēlēm, lai neaizbiedētu partneri. Ko par to saka sociolīgi? Tātad šeit vispār nav jautājums par pirmo seksu, bet šeit ir jautājums par lomu spēlēm. Labi, ko par to saka sociolīgi? Jā, sociologikai šajā jautājumā ir viedoklis. Un viedoklis ir balstīts uz sensoriku. Tātad sensorika tā ir spēja
izdarīt spiedienu, faktiski tā. Sensorika ir sajūtu, tātad fiziski ķermeniskie pieskārieni, kas ir maigi un patīkami, un ir varas sensorika, kas ir tāda, pamatīgāka, gruntīgāka sensorika, kura spiež. Socionikas teorija saka, ka 1. un 4. kvadras tipi, tātad tie ir tipi, kam vērtībās ir šī te maigā sajūtu sensorika. Tie ir vairāk tādi naivāki, tradicionālāki, maigāki savās seksuālajās izpausmēs. Par cik es neesmu ne no 1. ne no 4. kvadras, no personīgās pieredzes būs grūti komentēt šito jautājumu. Jā, un tāpēc tādi socionikas teorijā runā, ka atvērtāki un drosmīgāki uz visādām seksuālajām izpausmēm ir tipi, kas ir 2. un 3. kvadrā. Tātad šajās kvadrās, jeb šajās tipu grupās, ir cilvēki, kam vērtībās ir tā varas sensorika, kur tad ir tā nelielā vai lielā uzspiešana, piespiešana, un varbūt kaut kas tāds drosmīgāks un netradicionālāks. Vispār jau šis jautājums par kaut kādām drosmīgākām izpausmēm seksā, manā personīgajā skatījumā, tas būtu jānoskaidro maksimāli ātri. Tāpēc, ka es uzskatu, ka šī ir ļoti tāda, svarīga savstarpējo attiecību joma, seksualitāte, un viņai ir jāsaskan. Protams, ir cilvēki dažādos vecumos un ar dažādiem skatījumiem un vērtībām, kam liksies, ka, priekš kam tas ir vispār vajadzīgs un var taču kaut kā paciest, pieciest. Tas, lai paliek uz viņu sirdsapziņas, bet es personīgi uzskatu, ka šie jautājumi ir jānoskaidro maksimāli ātri un pieņemsim, ja es teikšu, kad 8. reizē tu vari pastāstīt par savu vēlmu nodarboties ar lomu spēlēm, ja viņš ir bijīgs vai aizbiedējams, viņš notīsies tāpat. Tāpēc labāk man liekas, ka šos jautājumus ir jānoskaidro maksimāli ātri un laicīgi. Un ko tur vilkt garumā? Tā, labi, kas te vēl bija? Tā, Jānis, narciss ieradās, jeb citiem vārdiem ekstraverts. Tā. Kalponis, labi. Jā, ar šitiem seksa jautājumiem pie Jāņa viss, ja? Tā. Līga saka, es tad ar savu 10 randiņu likumu esmu vecmodīga. Ja to pieskaita pie kaut kādām rotaļām seksa, varbūt tā, ka tas ir arī pilnīgi ok. Bet par cik mēs sākām par seksu runāt, tad arī pie reizes parunāsim par vēl vienu jautājumu, kurš ir jau no tiem iesūtītajiem. Tā, pēc cik randiņiem būtu ieteicams pāriet uz tuvību? Paldies! Un redz, šeit atkal parādās tas pats dažādo tipu un dažādo kvadru vērtību pieeja un skatījums uz šīm te lietām, bet tā kā es esmu gana daudz ko redzējusi, piedzīvojusi un arī vīriešiem jautājusi viedokli šajā jautājumā, un arī pati esmu diezgan brīvdomīga, tad es teiktu tā, ka atkal jau nav ko vilkt garumā, un kā jau arī Sanita raksta, maksimāli ātri vajag visu šitās lietas darīt, jo meitenes šeit ir vīriešu viedoklis un ļoti skaidrs vēstījums. Visas sievietes, ar kurām man ir bijis seks 2. randiņā, es līdz šim esmu vai nu jau apprecējis, vai arī plānoju to darīt. Un es arī godīgi atzīšos, ja? Tagad visi, kam varbūt kauns šo dzirdēt un negrib to dzirdēt, aizspiediet ausis, bet es to arī esmu ar savu vīru pārunājusi, un
šis ir mūsu abu viedoklis, ka es arī nebūtu apprecējusies, ja mums nebūtu bijis seks pirmajā randiņā. Pareizāk sakot, nevis es nebūtu apprecējušies, bet man nebūtu šo attiecību. Jo, kur šeit ir iemesls? Iemesls ir tajā, ka tātad vīrieši šajā seksualitātes jautājumā mēdz mums būt divi tipi. Sensorie tipi un intuitīvie tipi. Un tām dāmām, kurām socioniski ir paredzēts vai dabas iedalīts šis te sensorais tips, ir jāsaprot, ka tas ir miesas kārs vīrietis, baudkārs vīrietis, un viņa pieeja attiecībām ļoti bieži ir tāda, ka vispirms pamēģināšu gultā un tad skatīšos, kas būs ar attiecībām. Bet uzreiz šis nav par visiem vīriešiem, jo savukārt ir intuitīvā tipa vīrieši, kuri daudz augstāk vērtēs šo te personības iepazīšanu, satuvināšanos, kopā pavadīto laiku, un seks tur aizies otrā plānā. Tāpēc ir svarīgi zināt, ar ko tev ir darīšana, lai nebūtu vilšanās, jo, pieņemsim, marinēt attiecības un vilkt garumā tam sensorajam tipam, ja, to sarkano lupatu tracināt degunu priekšā. Tas var arī tā kā bēdīgi beigties. Ja. Tu arī nedabūt to savu skaisto un cēlo mērķi, kuru tu esi plānojusi un gribējusi. Tā tas var būt. Tā kā tev ir jāzina, kas esi tu, kāda tipa cilvēks tev ir paredzēts, un tāpēc es ļoti bieži konsultācijās intuitīvā tipa meitenēm arī saku un to novēlu. Es saku, ja tevi velk gultā, tad tas ir diezgan ticami, ka tu esi trāpījusi uz pareizo. Bet, ja jums ir nedēļām un mēnešiem gara saraksti un nekādas rīcības, bet varbūt tur ir fantāzijas un vēl nezinu kas, tad visticamāk tas nav tas, kas tev ir vajadzīgs. Tā kā arī šeit tās zināšanas palīdz. Tā. Cik ļoti svarīga ir vīrieša finansiālā sfēra 40 plus gados, pareizāk sakot, ar to ir dikti švakri. Viss cits būtu ok, vai to vīrietis spēja izmainīt. Šeit ir līdzīgi kā ar to seksu, par ko mēs tikko kā runājām, jo ir dažāda tipa vīrieši ar dažādām vērtībām, ar dažādiem talantiem, ar dažādām spējām. Sensorā tipa vīrieši ir tie, kas labāk saprot un apzinās visas finansiālās un fiziskās vajadzības cilvēka dzīvē, līdz ar to no šīs viņa pieejas arī izriet spēja un vēlme pelnīt naudu, tāpēc, lai dzīvotu fiziski labos apstākļos. Intuitīvā tipa vīrieši arī var būt ļoti labi pārtikuši, bet ne tāpēc, ka viņi ir nolēmuši pelnīt daudz naudas, bet visticamāk tāpēc, ka viņu nodarbošanās jeb hobijs palīdz viņiem šo naudu viegli nopelnīt. Realitātē viņa nav vajadzīga. Šādi gadījumi ir, pieņemsim, tas pats Zuckerbergs vai Elons Musks, kuri nodarbojās ar aizraušanos un hobiju, un reāli tā nauda kā tāds baudījums viņiem nav nepieciešama, viņi pēc tā netiecās. Mans personīgais ieskats ir tāds, ka jebkura cilvēka dzīvē iemācīties nopelnīt naudu ir tāds būtisks mērķis. Tā ir tāda prasme, pēc kuras vajadzētu tiekties. Un šeit nav runa par miljonu pelnīšanu, bet par to, lai tu neizjustu ikdienā trūkumu, tā es teiktu. Ja? Cilvēkam ir dzīves laikā jāiemācās saprast, kā to darīt. Tādā saprātīgā, netraumatiskā veidā, tātad kurš ir tas tavs ceļš, kā to naudiņu nopelnīt. Bet atkal jau šeit ir tas sadarības jautājums. Tātad var būt arī tā, ka, pieņemsim, tas tavs vīrietis, kurš ir tas
intuitīvais tips, kurš nemāk to naudiņu nopelnīt un īsti nesaprot, kāpēc tu no viņa centies to izspiest, viņam pretī ir paredzēta saderīga sensorā tipa sieviete, kura visticamāk ar šo jautājumu tiks labāk galā. Un tāpēc te atkal ir stāsts par to, par tiem dzimumu stereotipiem, par to, vai vienmēr vīrietim ir jābūt tam galvenajam pelnītājam ģimenē un savstarpējās attiecībās, vai arī varbūt to var mierīgi darīt sieviete, kurai tas sanāk labāk. Jebkurā gadījumā ir jāskatās jūsu konkrētais stāsts un jūsu konkrētā situācija, kuram sanāk labāk, tas arī pelna. Un vispār nav jāskatās uz citiem cilvēkiem vai uz kaut kādiem atkal jau kārtiem stereotipiem, kā tam būtu jānotiek. Ka vīrietis ir tas īstais pelnītājs, un sieviete, un viņa nedodies, viņa vispār nedrīkst teikt, cik viņa nopelna, jo vīrieti tas varētu traumēt. Ja? Tā kā, šitais nē. Tā. Ja man seks ar it kā sadrīgo tipu likās super labs, tad acīm redzot tam otram tā nešķita, jo pēc 3. reizes pazuda miķeļos. Zin kā varbūt tik labi, kad cilvēks nespēja noticēt. Nespēja noticēt, ka tā var būt. Un es ticu, ka tā pilnīgi var notikt, ka ja cilvēks ir pieradis pie kaut kā vienkārša vai viduvēja, dabūnot kaut ko ļoti superīgu, var nobīties. Tā var notikt. Un tāpēc es arī dažkārt, nevienmēr, jo tas prasa ļoti daudz spēkus, es mēdzu turēt roku attiecībās. Es neesmu klāt seksu reizēs, nebaidieties, bet es ļoti daudz mēdzu pāriem skaidrot, kas ar viņiem notiek, lai viņi iepazītu viens otru. Un neskatoties uz to, ka ir satikušies saderīgi cilvēki, ļoti bieži ir vajadzīgs skaidrot, kas tagad notiek, kāpēc tā notiek, jo tais savos 40 vai 50 gados mēs tik ilgi esam dzīvojuši stereotipu varā, ka piedzīvojot kaut ko jaunu un citu, cilvēks var būt šokā no tā, un viņš var nobīties, un viņš var aizbēgt, un viņš var nesaprast, un viņš var teikt, nē, es gribu atpakaļ tās savas vecās, ērtās, nošņurkušās šķības, jo tieši tur man bija vislabāk. Tāds var notikt, tāpēc socionika ir jāzina. Viņu nevar vienkārši tā kā paklausīties, man vajag tādu tipu un vajag tur viss notiksies. Ir jāzina, un tad notiksies. Tā. 40 gadi un švaki ir nauda, tas nemainīsies. Tu, diemžēl, nav vajadzīgs socionika. Jā, piekrītu. Tā tad uzskats, ka vīrietim 40 nekā nav, tad arī nekas nebūs. Man gan šeit nāk prātā stāsts par kaut kad redzētu filmu par vīrieti. Es neatceros, kā viņu sauc, bet tas, kurš McDonaldu nodibināja. Un viņam šis pirmais veiksmīgais bizness bija 56 gados vai cik, kad viņš kļuva par miljonāru. Tā kā nekad. Tā. Ja sieviete pelna ok, bet vīrietis strādā sadzīviski mājai ģimenei, bet dzīvē ir tā, ka viņiem nav enerģijas un viņi nespēja un sieviete tik skrien. Tās izklausās pēc ļoti nesadarīgām attiecībām, jo īstenībā var būt tā, ka vīrietis tiešām ir tas, kurš vairāk par tām sadzīves lietām atbild un sieviete skrien un pelna, bet tas strādā tikai tad, ja tas abiem der un abiem patīk, ja abi no tā ir absolūtā kaifā. Un es zinu tādus pārus, un kaut kādā mērā es varu teikt, ka es arī esmu līdzīgs pāris līdzīgās attiecībās, kur es varbūt vairāk tā kā skrienu. Bet tas mums der, tas mums ir ok. Lūk, bet jā, visiem tā var nebūt. Jebkurā gadījumā, ja viens vai abi ir aizvainoti, tad nav labi. Tas ir slikti, tas ir rādītājs par to, ka jums nesaskan, ka jūs nesadarat. Tā, kas ir ar tiem vīriešiem, kuri vāvuļo par garīgumu un ir tādi šausmīgi apgaroti, kas tie ir par sociotipiem?
Ak, Dievs, mīļā Sanita. Visticamāk, tie ir intuitīvie tipi, bet tu viņus tā redzi no sava skatu punkta, jo ir viņu sadarīgās sievietes, kuras to, ko tu sauc par vāvuļošanu un šausmīgu apgarotību, viņas to ļoti grib, viņām to vajag, viņas ir kaifā no tā. Tā kā, ja kaut kur kaut kas izpaužās tev nesaprotami, tas visticamāk nozīmē to, ka kādam tas ir vajadzīgs. Tā, mēs baigi esam aizrunājušies. Labi, ātri vēl pēdējie jautājumi. Vai var noteikt, vajag vai nevajag ar konkrēto vīrieti iet tālāk? Es gan teiktu arī šeit līdzīgi, kā jau izskanēja variants, un šeit nevajag socioniku, lai pateiktu, ka kad nevajag. Ja tev ir tādi jautājumi, ja tev vispār galvā iešaujas doma, vajadzētu kādam pajautāt, vai ar šito vajag vai nē, tad skaidrs, ka nevajag. Ja? Kā jau es pašā sākumā teicu, ja tev ir labi, tevis šeit nav. Tu neklausies manu tiešraidi un neuzdod man jautājumus. Tāda ir skaudrā dzīves patiesība. Tā, kas vēl? Šitiem es atbildēju. Tā, labi, vēl tāds jautājums. Vai Balzakam dar impulsīvs kontrolējošs partneris? Es tagad pacentīšos šitos apvienot, jo viņi ir diezgan līdzīgi. Ko sensorais Dreizers attiecībās iegūst no Balzaka? Un vēl trešais jautājums šeit ir, kāda savienība ir Robespierres un Dimā un uz kādām vērtībām tā balstās? Tātad runājot par Balzakiem un Dreizeriem, pirmām kārtām tātad ļoti dziļi un pamatīgi šī tēma ir izskatīta manā online kursā, kā iekarot Napoleonu un Dreizera sirdi. Tātad pirmām kārtām es ieteiktu visiem Balzakiem noskatīties kursu sociotips Balzaks lietošanas instrukcija un atgādināšu, ka visiem kursiem šonedēļ līdz 14. Februāram ir 30% atlaide, tā kā tiem, kam šitais ir aktuāli, izmantojiet izdevību. Laba atlaide un ļoti vērtīgs saturs, ko es nevaru jums tagad 3 minūtēs atstāstīt, tas nav iespējams, bet jā, tur tas ir pamatīgi un nopietni, bet īsi sakot, ko Dreizers iegūst attiecībās no Balzaka, sensors, racionāls cilvēks ir iesprindzis visu laiku, viņš satraucās par visu, un viņam akūti ir vajadzīgs cilvēks, kas viņu nomierina un kurš viņu nedzen vēl lielākā stresā, nekā viņš pats sevi var uzkurināt. Tāpēc viņam es to saucu tā, ka tam Dreizeram blakus ir drusku tāds mamuts vajadzīgs, tāds kāds spēj būt Balzaks, kurš var filozofiski paskatīties uz kaut kādiem, konfliktiem, sirdsdēstiem, raizēm un tā kā uzklausīt un neļaut tam podiņam vārīties. Jā, tās visas ir netaustāmas lietas, ko Balzaks var iedot Dreizeram, un tā tas ir faktiski jebkurā kombinācijā, kur viens ir sensorais un viens ir intuitīvais tips. Šo vajag iemācīties novērtēt. Tā, vai Balzakam dar impulsīvs kontrolējošs partneris? Man ir interesanti, kas ir domāts ar šo kontrolējošo impulsīvo, jo kontrolējošs no vienas puses varētu būt Dreizers, bet impulsīvs varētu būt Napoleons. Īsti man tā kombinācija līdz galam neveidojās, kas tas tāds par vienu tipu varētu būt. Bet atkal jau šitais ir ļoti daudz Balzaku kursā par to, kas vispār Balzakam ir vajadzīgs, un atkal jau tā ļoti vienkāršoti runājot, lai cik tas skaudri un skarbi neizklausītos, bet Balzakam vajag, lai viņam druscītiņi tā kā uzšauj enerģētiski un varbūt arī emocionāli kādreiz, lai viņš sajūtās dzīvs, lai viņš sāk rīkoties. Ja? Tāda maiga parunāšanās nevienmēr uz Balzaku iedarbojās, tāpēc kādreiz vajag tādu asumiņu, ja? Un to var iedot tieši šie te Balzaka sadarīgie Dreizers un Napoleons.
tā, šis gan nav par romantiskām attiecībām, bet man kā Balzakam labākā draudzene ir Dreizers. Bet arī draudzībā šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi šīs te sadrīgās savstarpējās attiecības. Jo dažkārt draudzībā mēs sevi varam vēl labāk izpaust nekā partnerattiecībās. Un tur mēs varam vēl labāk trenēties un mācīties. Un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tā, labi. Un tad noslēdzošais bija par Robespierre un Dumas, uz kādām vērtībām balstās šī partnerība. Tātad Robespierre un Dumas ir sociotipi no pirmās kvadras. Pirmā kvadra tiek saukta par bērniem, un viņu psiholoģiskais vecums ir kā bērnība, pavasaris, tāds vieglums. Šiem tipiem kopīgās vērtības ir Robespierre spēja loģika, atvainojiet. Robespierre spēcīgā struktūras loģika un Dumas sajūtu sensorika. Vienkāršā valodā runājot, tas ir izzināt un saprast pasauli un priecāties par atklājumiem. Tādas salīdzinoši vieglas, gaisīgas, priecīgas savstarpējās attiecības. Labi, vēl pēdējais, viss pēdējais, man mēl par pleciem vienkārši. Šodien ļoti daudz konsultācijas bija, un es kā vienmēr, kā iracionālais ieplānoju vēl sarunas šitam pa virsu. Neciešu savu raksturu. Kāpēc mēs izvēlamies un mums bieži iepatīkās mums absolūti nederīgi tipi? Tāpēc, ka mums ir vētraina fantāzija un ļoti labi nodomi. Mēs visi ļoti gribam attiecības. Un mēs visi esam dzirdējuši, ka ir ļoti slikti būt izvēlīgam. Nedrīkst būt izvēlīgs, ir jāņem tas, kas tev nāk pretī, tas, kurš tevī iemīlās, vai tas, kurš saka, ka viņš tevi mīl, vai tas, kurš pievērš tev kaut kādu uzmanību. Un tā mēs izfantazējam, ka šeit kaut kas varētu būt. Un fantazē ne tikai sievietes, fantazē arī vīrieši, arī viņi cer, arī viņi piedēvē sievietēm īpašības, kuru viņām reāli nav. Un tad tas krahs notiek tajā brīdī, kad tu apzinies un saproti, ka nepiepildās tā tava ilūzija, ja fantāzija. Ja mēs visi zinātu, ko patiešām tu vari, drīksti sagaidīt no tā otra cilvēka, ja mēs pārstātu dzīvot šajā neziņā, tad arī mums būtu daudz lielākas iespējas izveidot sadarīgas savstarpējās attiecības. Un pats skumjākais šajā visā ir tāds, ka tas, ko es dzirdu konsultācijās no tiem cilvēkiem, kas dalās un stāsta par savu attiecību pieredzi, nav jau tā, ka viņi ļoti ir viens otram iepatikušies. Un vēl jau mazāk tajās attiecībās ir bijis mīlestības. Viņi vienkārši ir bijuši ļoti mazprasīgi, nav ticējuši savai iekšējai sajūtai, kas saka priekšā, ka īsti labi nav, ir paļaujušies uz savu prāta analīzi, kura saka, vajag dot iespēju cilvēkam, nav jau arī tik slikti nemaz, un redz ģimene un draugi saka, ka vienkārši superīgi. Un tāpēc tas tā arī notiekās. Mums trūkst zināšanu šajā jomā. Mums neviens par to nemāca, nestāsta. Labi, ka tagad ir socionika. Varbūt nākotnē tas kaut kā transformēsies un varbūt nāks kaut kādas jaunas papildus lietas klāt, bet šobrīd visvairāk to jēdzīgo skaidrojumu šajā tēmā mums iedod socionika. Un tas ļoti noņem to slikto sajūtu par vainu un atbildību par neizdevušāmies attiecībām. Tā kā kaut kā tā. Paldies jums liels šodien par tik aktīvu iesaistīšanos. Paldies par jūsu jautājumiem.
mēs tiksimies nākam trešdien atkal, bet visticamāk Facebook laivā. Tā kā šonedēļ izmantojiet Valentīna dienas nedēļas akciju, 30% atlaidi visiem tiešsaistes kursiem. Turpiniet domāt par attiecībām. Baudiet, ja jums ir labas attiecības un vispār par viņām nedomājiet, vienkārši baudiet. Un tad jau tiekamies kādā citā reizē. Šovakar tā.